pirmkārt, neviens nav šeit nejauši, ja? Jo te ir tā lieta, ka tā ir mūsu izvēle, kurā mēs esam nonākuši, un, protams, ka mēs arī kaut ko darām dēļ tā. Viena no lietām, kas mums ir vajadzīgs, es nezinu, kā ir katram ar to iedvesmi, ja? Jo mēs esam dzīvi cilvēki, tad mums viņi ir, tad viņas nav, tad mēs kādu paklausamies, tad mēs kaut ko palasam, tad mums atkal kaut kāds vīrus uznāk. Vairāk jau, protams, mentālais vīrus, ne jau fiziskais. Es parādīšu tumblērus, ja, kas varētu iekustināt darbību. Pirmais, tie ir tādi kā slēdzes smadzenēs. Ja. Tāds. Šeit tā lieta, kā mēs uzskatām, kas ir dzīve un ko mēs uzskatām dzīvē, ja ir problēmas. Jo, ja mums nav problēmas, tad nav vērts dusmoties un ko darīt. Ja ir problēmas, tad ir jautājums, vai vari kaut ko izdarīt. Ja vari, tad nav vērts dusmoties. Ja nevari, tad arī nav vērts dusmoties. Ja? Jo, ja dari, un tas ir tās satraukums, kas bieži vien ir tas, kas bremzē. Nākošā lieta ir problēma, kad mēs sākam viņu darīt, viņa momentāli kļūst mazāk, jo mums ir šī spēja, protams, kļūst mazāk. Tikko mēs viņu atliekam, viņa momentāli kļūst lielāka, un to mēs katrs ziņam. It sevišķi, ja mēs atliekam kaut ko uz rītdienu, tad, protams, kad rītdienu pa nakti viņi izaug. Vēl viena lieta ir tā, ka, ja tu domā, ka vari, tev, protams, ir taisnība. Ja tu domā, ka tu nevari, tev arī taisnība. Visādā gadījumā taisnība vienmēr būs tev, jo tā ir iekšējā pārliecība. Protams, ka viņi nosaka to, kas notiek ar mums. Un ja to jautājumu uzdot, tad tev jebkurā gadījumā būs taisnība. Nākošais vēl viena lieta ir notiek un kļūst daudz sliktāks, pirms tās kļūst labāks. Tas nozīmē, ka pirms rītausmas vienmēr būs tumša nakts. Tas nozīmē, ka mēs virzamies un jebkurā gadījumā, ja mēs satiekam un sastopamies kaut ko jaunu, ar to, ko mēs neesam satikušies, vai tas izmaina mūsu pasaules uztveri vai realitāti. Protams, ka vienmēr notiek tas, ka mēs krītam, un tikai pēc tam mēs ceļam. Un, protams, ka viena lieta ir tāda, ka nepalikt apakšā, ja? Jo tā ir tā lieta, kurā noteikti ļoti daudz gribēs, lai mēs tur arī paliktu, jo tas attaisnos viņus. Protams, ka būtībā neviens jau no mums nekļūdās, mēs apmācam savas kļūdas, ja? Jo katru reizi, ja mēs sākam domāt par to, kas būtu, ja būtu, un kas nebūtu, ja nebūtu, un kas nebūtu, ja būtu, ja? Tas ir bailes. Ja? Tas, ka jūs paši ļoti labi varat saprast. Pat ja jūs uzrakstat 10 cilvēku sarakstu un sākat apzvanīt, tad kas notiek jūsu prātā? Ja? Bieži vien mēs sākam attaisnot, kāpēc cilvēks nav uz vietas, kāpēc viņš nav pacēlis klausuli. Ja viņš pacēlis, kāpēc mēs sākam attaisnot viņu. Tad jautājums, kas priekš mums ir svarīgāks šajā gadījumā? Nodot savu vēsti, un kas notiks, tas notiks, vai mēs atkal attaisnojam savus darbus. Jo tās domas bieži vien, kas būtu, ja, tas ir jautājums. Jo jautājums jau ir tāds, kas notiek nepārtraukti. Un, protams, kad es pēc sevis ļoti labi to arī zinu, cik man bieži vien nav viegli uzrakstīt kādam 10. reizi un atgādināt, ka priekš viņa tas ir svarīgs. Un tas nenozīmē, ka es viņam gribu kaut ko pārdot. Es gribu vienkārši parūpēties, lai līdz viņam aiziet. Jo būs sliktāk tad, kad viņš man pateiks, kāpēc tu nebija diezgan, tavu nostāja bija tāda. Būs vai nebūs. Ja tu būtu mazliet spēcīgāk savā nostājā, tad varbūt es būtu tomēr piekritis un es kaut ko būtu izlabojis savā dzīvē, savā veselībā. Katru reizi, ja mēs mēģinām kaut kur iekļauties, jo tas ir līderības moments, jo katru reizi, kad mēs mēģinām iekļauties, padoties, tieši mūsu unikalitāti padara par to, ka mēs esam vērtīgi gan savā komandā, apkārtnē, gan pasaulē, jo katru reizi, kad mēs iekļaujamies, mēs pazūdam. Ja mēs darām to, ko no mums negaida, mūs vienmēr atcerēs. Nav starpība kāds, jo šajā gadījumā ir viena lieta. Ja jūs dzirdat, ka pa jums runā tikai labi, un tikai labi, tas nozīmē, ka jūs esat savās bērēs, saprotiet? Jo neviens cilvēks nav piedzimis unikāls šī ziņā, ka viņš būs labs visiem, ja?
te ir jāsaprot, ka mums ir savas intereses, mums ir savas rūpes, un mums ir rūpes par tiem, par kuriem mēs rūpējamies. Un bieži vien mēs saduramies ar pretestību. Vēl kas mīt mūsos. Mēs visu laiku gribam jauno, bet negribam atlaist veco, jo izmaiņas sāks tur, kur mēs beidzam kādu apvairu, kad mēs sākam paši darboties. Jo, protams, visi gribētu pārmaiņu, bet kurš grib mainīties? Gandrīz neviens. Un tur ir tā lieta. Un tāpēc mēs arī esam tie cilvēki, kas darām to, ko nedara citi cilvēki, lai pēc tam sasniegtu rezultātus tādus, kādus citi arī nevarētu. Šī gadījumā tas ir svarīgi. Protams, vēl viena, kad šie tumšie kadri, kas mums ir, tā ir daļa no mūsu dzīves filmas, un tās var būt sliktās dienas. Protams, ka sliktā diena beidzas un sāks laba diena. Un atkal labi, un pēc tam atkal var būt slikti. Tas nozīmē, ka būs sliktās dienas, būs sliktie momenti, būs nogurums, būs satraukums, bet tas nenozīmē, ka mums ir slikta dzīve. Nākošais ir, pagātnē ir sava vieta, ja? Bet logi nākotnē ir lielāki, jo viņš vienmēr būs lielāks nekā mūsu skatu uz apakaļ skatāmais spogulīts. Mēs varam pastīties jebkurā mašīnā. Mēs tikko iesēžamies, mēs redzam, ka loks uz nākotni ir daudzreiz lielāks nekā loks uz to, ko mums parāda, kas aiz mums notiek. Ja? Tāpēc šeit galvenais ir nesajaukt. Vēl viena doma par to, ne jau daudzums, bet kvalitāte. Ja? Mums nevienam nevajag vairāk laika. Es vienmēr brīnos par cilvēkiem, kur saka, man nekad nav laika. Ja? Tāda sajūta, ka kāds laiku viņiem ir nozadzis. Viņi kādā pasakā nokļuvuši, kāds trollītis laikam ir paņēmis to laiku. Man, piemēram, laiks ir vienmēr, jo viss laiks ir mans. Es tikai nosaku prioritāti, uz kur to laiku es virzīšu. Un jo vairāk es fokusējos, jo, protams, kad es kvalitatīvāk arī saņemu rezultātus. Vēl viena lieta, diezgan grūti ir pārlikt lielus rezultātus sasniegt. It sevišķi, ja mēs uzliekam ļoti augstus standartus, pēc tam laiks paiet, mēs redzam, ka tie standarti nav sasniedzami, un, protams, kad mēs sašļūkam būtībā, ja? Mums ko vajag darīt? Maziņas lietiņas katru dienu, ja? Jo mazas lietas ir tās, kas arī dara visu dzīvi. Viss notiek no mazām lietiņām. Un tas vienmēr būs viegli. Vēl viena, mums ir jāmāk klausīties tajos cilvēkos, ar kuriem mēs runājam. Jo tikko mēs sākam saprast, mēs sākam uzklausīt otru, mēs esam klātesoši. Mēs jūtam, mēs domājam, mēs tiešām varam ieiet otru pasaulē, pastīties, kas tiešām viņu interesē, ne tajā pašā laikā, lai mēs tikai mēģinātu domāt, lai viņš uzklausītu mūsu. Mums vajag dzirdēt. Jo klausīties viena lieta, dzirdēt ir otra lieta. No sākuma vajag klausīties, un pēc tam vajag dzirdēt. Un, protams, ka klausīties mums vajag, lai saprastu, bet ne lai atbildētu. Vēl viena lieta, ko varētu izmantot kā stimulējošu, ja? Jo viss, kas ir noticis pagātnē, pat vissmagākās dzīves drāmas, tas bija nepieciešams, lai mēs izaugtu. Ja? Jo tas bija tieši tas, kas deva mums iespēju būt par tiem, par ko mēs esam šodien. Un tas ir svarīgi. Tas nenozīmē, ka mums jāatrod kāds vainīgais šī gadījumā. Vienīgais vainīgais ir tikai spogulī redzams. Nekur citur vairāk vainīgos jūs neatradīsiet. Pārmaiņas nesāks ar darbību. Pārmaiņas vienmēr sāks ar iekšēju lēmumu. Jo tas ir svarīgi. Mēs pasakām, par ko mēs gribam kļūt, un tikai pēc tam mēs sākam kaut ko darīt. Jo ja mēs nenofiksējamies šī gadījumā, tad mēs varam kļūt par visu ko, un bieži vien tas nebūs tas, pa ko mēs tiešām gribējām būt. Dzīves ceļi reti ir taisni, to jūs ļoti labi zināt. Tikai viena lieta, dzīves ceļi nav taisni, ja mēs skatāmies uz priekšu. Ja mēs skatāmies uz apakaļ no dzimšanas līdz šodienas brīdim, tas ir viens taisns ceļš. Ja? Tikai mūsu prāts ir mūsu zigzagos vadījis. Ja tev kaut kas ir tiešām svarīgi, tu atradīsi ceļu. Ja nav, tu atradīsi attaisnojumu. Ja?
Un tas arī ļoti svarīgi. Jo, piemēram, ja jums vajadzīgi nokļūt līdz toaletei, jūs noteikti nokļūsiet, jo tas ir svarīgi. Un tas ir dabiski, jo mēs to darām katru dienu. Un tas jau ir automātiski. Un te ir jautājums, ja mēs automātismā izveidojam to, kas mums ir tiešām svarīgi, tad mēs no sākuma izdarām to un pēc tam sākam attaisnoties, bet nedaram to otrādāk. Nākošā doma, tu esi šeit, jo pasaule gaida tavu rīcību. Un, protams, ka viņi grib, lai tu būtu tieši priekšgalā. Jo tās nav tikai bildes, tas tāds domāšanas kodi, kurus mēs varam izmantot. Varbūt kāds iekrīt kā žetoniņš, varbūt kaut kas aizķēra. Ar to es arī gribēju beigt. Tas bija tāds sākums, lai mums vieglāk būtu darboties šī gadījumā. Nu, ko lai pasaka, paldies tev, Agra, par, kā vienmēr, desmitniekā. Par bildītēm. Par bildītēm, nē, nu tās bildītes bija ļoti ar tādu dziļu domu. Tu ļoti labi pateici to, ka, bieži vien tā mums patīk. Kaut kas nesanāk, uzreiz vainot, jā, bet es laikam iemācījos, laikam ar gadiem, jā. Šis biznes laikam tiešām man izdeva to, kad es iemācījos iet, negaidīt ne no viena neko. Jo es saprotu to, ka man to vajag. Tas ir pārcelt savu atbildību bieži vien, jā. Jā, man to vajag. Es tiešām, es nezinu, kas notika, noteikti laikam pienāca tas mans momentum, jā, manā dzīvē, jā, ka es ēdu vienkārši, sēdēju visas stundas, vienkārši ēdu, materiālus ēdu, klausījos, un es domāju, es negaidīju, jā, agrāk es ar tāda pati biju, jā, kāpēc man tur nedod, man tur tā, man šitām, un čaik šito. Jā, bet patiesībā tā jau laikam ir, jo gribās jau tur būt, tur, kur tu gribi būt, gribās, visu tu ļoti labi pateici. Man nav vairs ko teikt. Jā, klausies, es gribu atgādināt, tas bija vienā, kur mēs skatījāmies lamatas, kurās mēs nokļūstam, ja? Cilvēkiem būtībā nav svarīgi, cik daudz mēs zinām, cik daudz mēs zinām svešvārdus, cik daudz mēs zinām X un cipariņus, ja? Tas nav svarīgi, jo viņi nejūt to. Viņi jūt tikai vienu lietu, cik daudz tu rūpējies par viņiem. Ja? Tas nozīmē, ka mums jāsāk parasti runāt ar cilvēku, bet ne par produktu. Ja? Jo te ir tās lamatas. Ja? Mēs domājam, ka ja mēs zināsim produktu, ja mēs zināsim marketingu, tad mums vairāk naudas būs. Nebūs no tā nekādas naudas. Pareizi Dats laikam, ja, uzdevu jautājumu, ka svarīgi ir marketing. Jā, marketings svarīgi, bet vēl svarīgāk ir no sākuma nopelnīt un pēc tam tikt skaidrībā, kāpēc es tik daudz esmu nopelnījis. Ja? Tieši otrā pieejā pieiet, ja? Lai gan arī marketinga plāns, protams, ka viņš ir interesants. Kas būs, ja es realizēšu to, kas būs, ja to realizēšu. Tie ir pāris cipari, ja? Un mums tie produkti nav tik daudz, lai mēs nesaprastu, kas būs, ja būs. Ja? Kas būs, ja mēs tiešo pārdošanu veicam, kas būs, ja tas notiek mūsu struktūrā, ja? mūsu cilvēkos. Un, protams, ka vēl viena lieta ir ilūzija par ideālo kandidātu. Jo bieži vien mēs sakam, man vēl nav īsto cilvēku, ja? Jo, ja mēs gaidām superzvaigzni, ja? Nevajag meklēt ideālos cilvēkus. Mums jāmeklē tos, kas grib, tos, kas ir gatavi, tos, kam ir vēlme, tos, kam ir iedvesme, tos, kas grib tiešām kaut ko priekš sevis izmainīt, ja? Un jāsaka, galvenais, jā, Ines, un sākt ar tiem, kas ir blakus. Tieši ar tiem. Jā, lūdzu, Ines. Ieslēdz mikrofonu. Man sanāca tieši tas, ko tu tagad teici. Agrāk es noteikti arī būtu savādāk. Es vienai uzrakstīju no Vācijas,
sākās, jā, man interesē. Pēc tam viņa man raksta, es viņai iedodu to, ko mums māca pēc sistēmas, to mūsu saitu. Viņa mēs uzraksta, nē, man neinteresē. Man tas neinteresē. Es domāju, nu pagaidi, kā tas ir, ka var, ja viņai tajā ir un kā tas viņai neinteresē. Es jau tagad gudri iemācījos, ņemšu zvanīšu. Un, ka pazvani izrādās, viņai pilnīgi nav nekādas skaidrības, ko viņa tur skatījusies, ko viņa neskatījusies. Viņa man prasa, kāds te viņš izskatās, tas plāksteris. Viņa vispār pat nezina, kāds produkts izskatās. Tur naudu prasa. Kādu naudu tur prasa? Es nezinu, ko viņa tur skatās. Zini, kas ir, vai, ja mūs māca, es nezinu, kas tā māca, bet ja mūs māca kādu nosūtīt uz saitu, tad būtībā mēs viņu pasūtam uz saitu, ja? Un tas būtu godīgāk pateikt, ja? Jo tiešām mēs viņu iemetam, mēs pat nepavadam viņu, neesam līdzās viņam, ja? Mēs iemetam viņu saitā un sakam, tiec kā tā rupja anekdota, ja čigāni iemet Daugavā un ja viņš izpald, tad viņš ir čigāns, ja viņš neizpald, tad nafig viņš mums vajadzīgs, ja? Taborā, saproti? Tas ir pats, kas mēs iemetam kādu saitā, ja? Un sakam, ja viņš tiks skaidrībā, tad ir malacis, ja? Saproti? Tā bija, bet beigās es viņu uzbūdu, ka viņa no Vācijas, viņa beigās interesēs, ka viņa aizsūta viņai uz Vāciju visas tos detaļas, ka viņa netālu dzīvo turpat no tās vietas. Jā, tā kā man tā sanāca, bet ko es iemācījos, ka vajag zvanīt. Iemācījos, ka vajag tomēr, ja cilvēks pārprot, pazvani, un beigās aina pilnīgi cita agrāks, varbūt man būtu bailes. Un vēl viena lieta, no sākuma ir cilvēks, un tikai pēc tam ir produkts, ja? Jā. Jo būtu jau labi, ka to pūci uzvilkt uz zemeslodes, kā saka, ja? To X39 uzvilkt uz cilvēku, lai atver maciņu, ja? Tas būtu visu jau skaisti, protams, bet tā tas nenotiek. Jā, bet vēl kas ir, un pasties tie mūsu spīkeri, kas teica, viņi vispār nemaz nezināja, kā viņi tik darīja, tai mīlestībā darīja, zvanīja, un beigās viņi nemaz nezina, ka viņi jau sasnieguši pēdējo pakāpi. Jā, bet tas ir, ko tu saki par to mārketingu, jā. Es nemaz līdz šai dienai viņu nezinu. Godīgi sakot, tas ir, es nezinu, es daru, tāpēc, kad es daru. Nekas, tikko tu kļūsi par prezidentu, tev būs laiks un nauda, lai iemācītos mārketingu, ja? Jā, un tas varbūt ne visiem citiem varbūt, jā, bet, man tas tā strādā. Tas ir ļoti individuāli. Ir cilvēki, kas zina visu, bet nesanāk kaut kā, ja? Ir cilvēki, kas nezina, un viņiem kaut kā sanāk, ja? Jā, tas nākošais, jā, paldies. Jā, lamatiņas mums būs daudz, ja. It sevišķi, kad cilvēks saka, es neesmu līderis, ja. Jo līderība jau nav tituls. Tā ir izvēle, līderība ir atbildība, ja. Jo ja es esmu atbildīgs mazā, es būšu atbildīgs ar lielā. Un līderība dzimst praksē. Viņa neviens pa līderi nepiedzimst. Es nevienu slimnīcā dzemdību nodaļā neesmu redzējis līderi, ja. Varbūt ir kliedzēji, ja, bet ne līderi, ja, saprot. Līderi veidojas. Jā, laikam man būs viss tā kā... ļoti vērtīgi man bija, kā vienmēr ļoti vērtīgas tās pērles domām. Vēl viena lieta, protams, cik mēs esam redzami apkārtnē. Jo ja mēs neesam redzami, ja mēs esam pagrīdē, ja mēs esam noslēpušies, tad mēs arī neesam nevienam prātā. Tas arī tāda šodienas tēma ir. Tieši kā tu domāji to? To es redzam katru dienu. Es katru dienu lieku laiku. Ja? Jā. Es runāju par to. Tas nozīmē, ka agri vai vēl kāds interesēs. Kāpēc tu tik bieži vien parādies? Ja? Kāds tavs sūtījums ir? Ja? Jā.
Un tā ir, jā. Es zinu vienu manu tagad tā viena arī biznesa partneri, nu visādi. Un man ļoti patika, kā tu pateici, nekad mēs nebūsim labi. Pa vienām durvīm tevi lamā, vai tur visādi apsaukā, pa krāpniekiem un pa zagļiem, pa otrām durvīm aizveras durvis, nākošās ver vaļā. Un vienkārši un iet, un tu nekad, jo cilvēki. Jo, ja es vēlreiz saku, ja tikai pa mums runā, tikai labu, tad mēs esam savās bērēs. Saprot? Kur tam mēs vēl varam būt, ja? Jā, tā ir. Tā ir. Tā ir. Un arī ar partnerību tas pats ir, jo partnerība, piemēram, partners rāda ceļu, bet soļus tad es veicu, ja? Jo mans partners, piemēram, nav mans menedžers. Saprot, tur ir tā, te ir tikai viena lieta, tā ir pašdisciplīna, ja? Un vēl, ja mēs darām to, ko negaida, un mums bieži vien negaidīt, sevišķi, ja mēs sākam tikko, un mēs nekad neesam saistīti ar šādu veidu darbību, piemēram, ar bioelektrodiem, tad, protams, ka tas izsauc aizdomas. Nu kā, tu tik nodarbojies visu laiku ar to, un tagad kaut kādiem bioelektrodiem. Bet oriģinalitāte piesaista, ja? Ja mēs darām un turpinam darīt to, jo imitācija garlaiko, ja mēs darām vienu to pašu, un katru dienu darām vienu un to pašu, un visu laiku sapņojam, ka būs cits rezultāts, nu tas jau ir diagnoze, ja? Bet tikko mēs darām to, ko. Tāpēc arī, ja mēs runājam savā balsī, protams, ka mūsu un katra enerģija ir tā, kas virza mūsu uz priekšu. Tieši. Tāpēc nav jāmaina intonācija, tonalitāte. Cilvēki dzird mūsu. Un kādam mēs daram, kādam nedaram. Es nezinu, vai raksti pārdot kaut ko, bet es domāju, ka nē. Nav intonācija, tonalitāte, kontakts, protams, ka tas atstāja iespaidu. Tāpēc mums nav jākopē neviens. Mums jābūt oriģināliem. Vēl viena, ja mums nav sistēmas, mēs neko nevaram dublēt. Un sistēma jau ir ļoti vienkārša. Ja. Un kāpēc mums vēl ir svarīgi viena lieta ir, ja mēs interesējamies par cilvēku, protams, mēs no sākuma domājam par viņa kaitēm, ja? Jo katrs jau ir kaut ko radījis, kaut kāds kaits vai novirzes. Jo produkts mūsu ārstē cilvēku, bet mūsu biznesa ārstē ģimenes, un tur ir starpība, ja? Jo, ja mēs piedāvājam produktu, tad ģimenes budžetā ir jāatrod nauda, lai iegādātos to produktu. Bet, ja mēs piedāvājam biznesu, tad mēs piedāvājam gan iespēju, lai produkts būtu vienmēr pieejams, jo tā pati aktivitāte, grib vai negrib, tev vienmēr ir produkts. Ja? Un tāpēc mēs ārstējam pa ģimeni. Vairāk pārslēdzaties uz ģimenēm nekā uz individuālu uz cilvēku, domājot par viņa kaitēm. Ja? Piedāvājiet iespēju. Jo cilvēks, viņš meklē risinājumus, un viņam bieži vien produkts ir vajadzīgs, bet viņam nav līdzekļi, bet viņam ir autoritāte, viņam ir kāds, kā teikt, diezgan augsts reitings viņa apkārtnē. Viņu dzird un klausa. Viņam pat nauda nav vajadzīga. Ja? Viņam pat nauda nav vajadzīga, lai viņš to produktu dabūtu. Viņam jāpiesaista 3 cilvēkus, un lūk, viņam ir produkts. Ja? Un tas nenozīmē, ka viņš tagad ir uz savējo rēķinu naudu nepelna. Nu, ko padarīs? Ja? Labi. Es gribu, lai arī kāds cits izsakās, jo Zane, varbūt tu vēlies kaut ko pateikt. Jā, labprāt. Labvakar visiem. Man prieks jūs visus redzēt. Man arī, tu esi San Francisco.
Jā. Redz, gold and gold bridge. Ja? Nu, es nevarēju pāriet tik ātri pār tam tiltam, un tāpēc nokavējos. Jā. Es mazliet atpūtos, es varu runāt. Nu, ko es gribēju teikt? Protams, ļoti labi, Agri, ka tu visu to tā īsi izstāstīji savos slaidos. Nu, tā var teikt, nu, tādu konstruktīvu tādu dzīves schēmu, pēc kā būtu jāvadās mums, lai mēs varētu vienkārši dzīvot tālāk un darīt to, kas mums jādara. Jo tiešām jau ir tādi periodi, kad ir forši, un ir periodi, kad ir tādi mierīgāki, un tad ir tādi tumšāki, un tad ir gaišāki, un tad ir viss atkal ok. Un tad par tiem cilvēkiem, nu, tagad es pati lietoju 2 gadus un vairāk. Un šeit ir tā, ka ir cilvēki, kas novērtē to, viņi ir kļuvuši aktīvāki, viņi ir mainījuši savu dzīves stilu, pat savas vērtības. Nu, un tad ir daļa cilvēku, kas lietojot tos bioelektrodus, vienkārši mēnesi palieto vai pusgadu palieto, un viņam varbūt ir palicis labāk, bet viņš neskatās. Nu, viņš jau ieraudzījis, kad viņš var braukt ekskursijā, un viņš nedomā, ka varbūt pateicoties tam, ka viņš 8 mēnešus nolietoja bioelektrodus, X39 un pārējos varbūt, un ka viņš ir spējīgs uzkāpt kalnā un aizbraukt ekskursijā vai vispār izdomā, ka viņš kaut kur var braukt. Tāpēc man gribējās teikt, ka mēs esam dažreiz mazliet nekritiski, tā pa lielo pūli es runāju, jo es tā, nedaudz no savas profesijas izējot skatos, to arī vērtēju, to attieksmi, kāda ir par šo plāksnīšu lietošanas rezultātiem. Un tad, kad es gadu biju nolietojusi, tad es sapratu, ka es dažreiz arī varu izlaist, ja. Dažas dienas jau, un arī, kad man ir kaut kādas nopietnākas lietas, tad es lieku varbūt pirms tam. Es zinu, ka man būs kaut kāds ilgāk dažas dienas lieku, ātrāk lieku un palietoju viņas biežāk. Bet tiem cilvēkiem, kas tikko sāk, viņiem ir jālieto noteikti regulāri katru dienu, 3 mēneši obligāti. Ja tas skaits uz pleciem, gadu skaits ir vairāk, kā 50 plus, tad jau ir jāskatās nopietnāk. Tur tāds 30 gadnieks, 40 gadnieks var palietot un tos savus 3 mēnešus, bet, es domāju, tā nopietnāk pret šo ir jāizturās. Un ja mēs esam kādi mēs esam, protams, ne visiem tie rezultāti būs saprotami sev. Un var arī būt tā, ka viņš pasaka, ka nolietojas gadu, un man vien tā 40-gadīga sieviete bija, sākumā viņa bija fanā, jo viņai bija ļoti smags darbs. Tādā ziņā, psihoemocionālā ziņā, viņa brauc uz ārzemēm, brauc uz Franciju, un viņai vajadzēja lielā auditorijā priekš vienas Latvijas kompānijas dabūt līdzekļus tur naudu. Un tad viņa teica, ka viņa uzlīmēs šo, viņa 5 minūšu laikā savācās. Pēc tam viņa saprata, ka viņa no šī darba iet prom pēc pusgada un lieto tālāk, atpūtās, laba tā, kā teikt, bezdarbnieku pabalsts labs, atpūtās 40 gadi, un, protams, viņi man pasaka tagad tā, zinu, ko, man neko viņi nepalīdzēja. Cilvēks bija tik ambiciozs, es ar viņu nestrīdējos, bet tā arī ir. Tad, kad bija grūti, palīdzēja, tad, kad bija atpūta, tagad, kad sameklēs jauno darbu un atkal būs grūti, gan jau atgriezīsies. Tā kā te tāds paradoks ir, kā jau Agris teica, pa viļņiem augšā, lejā. Un tā ar mūsu visu dzīvēm un problēmām ir. Un ja jums, piemēram, arī tādi ir partneri, biznesa partneri, vai mēs visi gribam, tomēr es domāju, ka saprotošs cilvēks saprot, ka tomēr ir kaut kāda nauda jānopelna priekš tā, lai pats lietotu.
Un, ja mūsu partneri tur arī brauc augšā kalnā, augšā lejā, nu, tad pret viņiem arī saudzīgi izturamies. Ja viņš tagad ir tajā melnajā līmenī, tad pelēkajā līmenī un neko vairs negrib, jeb atkal tik jautrs ir, ka tagad viņam ir viss ļoti labi. Ja, nu, viņš tāpat vairāk vai mazāk, ja viņš ir saprātīgs, viņš atgriezīsies pie tā, lai savu dzīvi varētu sakārtot. Jo psihoemocionālo plāksni viņš tiešām nostabilizē un mentālo veselību sakārto. Un es domāju par to, ka ļoti daudz cilvēku dzer tabletes, un neirologi izraksta diezgan nesmukas tabletes. Nu, es nesaukšu te tagad visu farmakoloģiju. Un ķirurģija izraksta nepatīkams lietas, jā, to, ko nevajag. Es domāju, ja mēs mazliet padomātu par šo, tad ieviestu savā dzīvē vairāk to X39, tad es domāju, ka būtu labāk visiem, jā, bet tas tā. Katram atnāk savā brīdī. Un tāpēc neaizmirstiet tos, kas jums pasaka, ka man nekas nebija labi. Atcerieties, ka viņš tur ir kaut kur un pēc 4 mēnešiem, 3 vai pēc gada tomēr griežaties un aprunājaties ar viņu un atgriežat viņu atpakaļ. Tāds mans vēstījums būs šodien. Jā, ļoti labi, paldies. Redziet, tas ir labi, jo mums jārāda savs ceļš. Mums ir jārunā par to, kas mums palīdz. Jo, ja es saku kādam, kas man palīdz, jo es zinu, ka jebkurš cilvēks meklē vadību. Katrs meklē tādu universālu vadību vai universālu treneri, kas parūpēsies par viņu, par veselību, par kaut kādu citiem jautājumiem. Mēs visi meklējam, ja? Un kāpēc tas jau ir ļoti vienkārši? Mēs gribam sadalīt atbildību. Jo tikko kaut kas nav kārtībā, mēs zinām, ka būs 2 vainīgi, ja? Jo būs tas, kas tev ir kaut ko pastāstījis, protams, ja? Un vēl viena lieta, ko es gribētu pateikt, kad mēs kādam zvanam, tā nav pārdošana, nē, mēs neko nepārdodam nevienam. Mūsu zvans ir ielūgums. Ielūgums uz iespējām, ja? Mēs neko nepārdodam, ne telefonu zvanā, ne sociālo tīklu. Un nekas nenotiek, ja mums nav sarunas. Ja? Protams, ka mēs varam sarakstīties, ja? Jeb atrakstīties, bet mums vajadzīga dzīve saruna. Un, lai gan jebkurā sociālos tīklos šodien ļoti viegli ir nospiet un saka, oi, es sajaucu, gribēju tev rakstīt. Nu labi, es jau pazvanīju, tad parunāsim, ja? Ja? Spēlējiet šo spēli, ja? Jo redziet, tikko mēs sākam kaut kādus tekstus kopēt un pārsūtīt, tas nav autentisks mūsu stāsts, ja? Mums jāatrod sava balss, lai mēs ar balsi, jo mēs runājam no pieredzes, mēs jau nerunājam no špikera, no kaut kāda skripta, ja? Un vēl viena lieta ir jāsaprot, ka neviens jau no mums nav šeit upuris. Ja? Mēs esam vienkārši spēlētāji, un mēs vadam to spēli. Un ja mums ir partneris, kurš ir apjūts, kurš pašā sākumā, tad viņam jāparāda, kā sistēma dublējas, kas ir ļoti skaidri. Pirmie 3 soļi, kas jāizdara un viss. Labi, paldies. Es gribētu arī, lai kāds no jums piedalās sarunā, kuram ir pietiekoši daudz vīrišķības līdz šim vecumam, līdz kuram jūs nodzīvojuši drosme, gribas spēks. Kurš no jums ir gatavs nospiest pogu un ieslēgt mikrofonu? Ja? Jā, tas ir liels varoņdarbs, protams, bet esiet gatavi. Jā, es arī pāris vārdus varu pateikt. Jā, Herbert. Es jau katru reizi cītīgi visu klausos un lietoju jau 2. gada sākumā, un man ir, patās būs 86. Un tā es tā klausos un domā par visām šīm lietām, kas ir 40 gadīs, un kas ir 50 gadīs. Tas pats sēdēs, tas tikai kas nav.
It nekas nav. Un ja viņš palietos tur nedēļu vai ko, nu, protams, ka un pašnovērtējums arī nav tam cilvēkam. Nav, viņš neprot, viņam liekas, ka tas ir, es taču redzu, ja es 36 gados esam bijis, nezinu, kādās kompānijās, un ko es neesmu lietojis, un ko ar tādiem cilvēkiem, es 55 gadus sadzīvoju Rīgā, un tad jau vēl vieglāk, jo tad tas cilvēku klāsts ir tikpat kā pie durvīm, tā vieglāk ar viņiem runāt. Es tagad atrodos 20 gadus, kad septembrī būs laukos. Nu, ir, man jau ir daži cilvēki. Vienam nav ko iestāstīt. Pilnīgāk ir pateikt, ka mums ir pilnīgi tiesības tikai, nu, ieteikt, jo mēs visi esam slimi, kā viens no dzimšanas, ka viņš ir slims. Un ja to māte vai jūs pat nerunāsiet, tas tā kā līdz pilnīgi cits jautājums. Un māte, ja to nesaprot, tad tas ir skaidrs. Es pateicu, cik daudz dzīvē esam redzējis, piedzīvojis. Vispār man līdz 70 gadiem es vispār nemaz nezināju, ka tas ir kaut kur. Nu, bet pēc 80 gadiem, jā, nu, principā es vēl nevaru tikt galā, kas saka, ar cukurdiabēti. Nevaru vēl joprojām, nevaru, bet es zinu, kas jālieto, un es klausos internetā daudz ārsta padomus, un, nu, tā tālāk, bet es tikšu galā, es tikai tikšu galā, bet jūs pašam jāpieliek, ir tik vienkārši. Domā par to, lai būtu uzvarības mūsu labā. Par tām vispār nav ko runāt. Es ar tiem cilvēku negribu vairāk neko teikt ar vienu vārdiem, viņš negrib saprast, viņš to teikto. Tikai iestāties, es nesaukos nevienam. Es viņam pastāstāju, grib, pove, bet mēs jau visi esam paši pie sevi slinki. Visi kā viens. Nu, ne jau tie, kas vēl ne tagad studē Lietuvu, un visu to lietu saprot, un tad tas ir tik jautājums, bet tie, ka runa par vispār par pārējās. Man ir daudz draugs, ka pat aizpatē daudzi kūrīgā, kas jau ir parādījušies visu. Jo 3-4 jau, kas varēja to, nu, ātrāk to nezinājām tikai, bet tie viss būs palikuši dzīvi, tas ir skaidrs, nav ko runāt. Jo tās lielās problēmas visas tādu dūšīgu augu cilvēkiem, jo tas ir numur 1, ceļo, gūžas, un viss tas, kas ir kā numur tik skaidrs. Es, ka tāds pīķins maziņš, man ir vieglāk, man nesāp ne kājas, ne rokas, ir nekas. Un ja arī ir kaut kur iesāpās plecs vai ko, es uzlīmēju nākošā dienā, viss kā man, nu, super. Tad tas ir grūts jautājums, nu, bet ar laiku noteikti ienāk tas, ka to sapratīs vairāk un vairāk. Bet citu nevar iztikt, neviens. Nu, neviens, es esmu sakies, bioloģiski aktīvs pieģelis augstākā labuma, esam amerikāņu kāds un ko, un tas nav lietos. Neviens, ja nestāv klāt. Labi, ko tad tagad? Tā viņš ir. Nu, uz priekšu, jaunatni. Mūsu labi. Labi, paldies. Jā, visu labi. Labi, paldies, Herbert. Nu, kurš ir gatavs nākošo drosmīgo soli veikt? Ēterī runā tagad tu, viņam 90 palikās un patās. Kur viņš ir? Lieliski. Runā, ēterī. Sveicināti! Sveiki! Nu, es tagad, man Herberts jau sen stāstīja par šiem pačiem, bet man kaut kā visu laiku nesanāca. Pēdējais šogad es tomēr nolēmu sirsnīgi griezties, lai man būtu laba veselība, un sāku līmēt. Es jums varu pateikt tikai vienu, kad man
tas ļoti iepatikās, un es jūtu, ka man paliek labāk. Cerēsim, kad ar laiku vēl būs, es neesmu vēl piesaistījis nevienu cilvēku, bet ja viņi ieraudzīs mani un sāks saprast to, tad arī nāks man līdzi un piebiedrosies. Veiksmīgi jums visu to labāko. Jā, paldies, paldies. Ļoti vērtīgi. Tā, nu, kas vēl gatavs ir? Droši, slēdziet mikrofonu, ieslēdziet. Gribat kameru, ieslēdziet. Halo? Jā, Ingrīd. Ai, beidzot, es nekāda nevarēju pieslēgties. Nu, ko gribu, man ir ļoti labs rezultāts, un es gribu ar to padalīties. Lieliski. Un sākās dārza darbi, un ļoti nepatīk vilkt gumijas zābakus. Vienu dienu, 2 stundas ar viņiem nostaigāju, un jūtu, ka kaut kas tur kājas vienam pirkstam nepatīk. Atnāku mājā, par māju staigāju ar zeķītēm, nepievērsu uzmanību. No rīta mans nadziņš ir sarkans, lilā, pietūcis, sāp un karsts. Nu jā, nepatīkama lieta, pazīstama, zināma. Bet paldies Dievam, ka tas nebija panarīcijas, bet panahīdijas, tikai blakus tas valnītis. Un tad ir saliku glutationus turpat starp 1. pirkstu, zem tā vainīgā pirkstiņa aeons, un uz pēdas otrā pusē pretī pirkstam vēl viens aeons. Un X39 uz sprandu un X49 zem nabas. Un kā jūs domājat, vakarā man jau cita krāsa pirkstam. Kurš to ticēs, pasakiet man? Un vēl otrā diena, bet sazvanījos ar ķirurgu arī, jo bija nobijusies. Un viņš man saka, nu, Ingrīdiņ, vienu nakti, ja negulēsi, sāks pukstēt, tad brauks pie manis, un tad griezīsim vaļā. Tagad tu vari vanniņas taisīt ar sāli. Nu, vanniņas, protams, es arī vēl uztaisīju. Jā. Bet pa 3 dienām es esmu kārtībā. Pilnīgi neticami. Ja to kādam jāstāsta, Zane man piekritīs, jo viņi ir mediķis, un viņi zina, ar ko tās lietas parasti beidzās. Nu, lūk, tas ir ļoti liels sasniegums, ko es uzskatu, ka reāli nostrādā plāksteri, ja? Ka reāli pazūd pietūkums, reāli pazūd karstums, reāli tas iekaistuma process pazūd, ja? Nu, un tad nākošās lieta ir, kur es tagad ļoti protu sevi pasargāt, ir, ja man kaut kas notiek, saķeru kādu infekciju, vai tur aktivizējās viņa kaklā vai degunā, tad lieku aeonu uz tās sāpīgās vietas. Patreiz man šeit ir glutations, ja, tajā labajā vietā. Es arī tajā vietā līmēju glutationu, jā. Jā, es arī tur līmēju glutationu. Nu, es pamainu, vai ne? Bet tad, kad vēl tur vai degunu sāk mitrot, vai ne, un jau jūti, ka nu pat, tad es lieku aeonu plāksteri, saloku viņu tā, lai viņš iegulstās deguna rieviņā, lai viena daļa ir uz deguna sānu spārna, un otra uz vaiga kaula, ja? Un tā var pamainīt tās puses vienu nakti tā un otru tā. Ļoti labs efekts ir, ja? Un ja jau mājās tie plāksteri ir, tad nevajag žēlot, var likt 4, 5 un to akūto momentu dabūt nost. Tas ir tas, ar ko es gribēju padalīties. Plāksteri strādā. Tur nav ko runāt, un tas ir jau pārliecinājusies pa gadu un vairāk, un nekad mazāk es nelietoju kā 2 plāksterus, nekad mazāk. Un ļoti bieži ir 3 plāksteri pēc vajadzības, ja? Paldies par uzmanību. Jā, paldies, ļoti vērtīgi. Kurš vēl gatavs ir?
Nu, varbūt Ingrīda kaut ko var pastāstīt. Ingrīda Nilsena. Jums jau bišķiņ pieredze ir. Jebšu ne. Iraida varbūt grib. Nu, labi, es tikai varu pateikt to, man liela pieredze ar vēl nav, mācos piesaistīt un nodot informāciju. Šodien bija rekords, 15 pieskārieni, man tas ļoti daudz. Un, ko es vēl varu pateikt? Nu, tālāk netiek, tas ir tikai pieskāriens šobrīd un interese dažiem rodās, bet tā tālāk vairāk kaut kā nesanāk. Un vēl viena lieta ir jāsaprot, nekad ne tev atteiks. Atteiks tavam piedāvājumam, bet ne tev. Tāpēc nav jābaidās. Jo bieži vien mēs varam sajaukt, ja? Mēs domājam, ka man atteic, ne jau man, tikai piedāvājumam. Nu jā, un arī ļoti pretojās, ja piemin to vārdu bizness, tad arī uzreiz nevajag, nerunā par to, negrib dzirdēt. Nu, nevajag teikt biznesu, vajag teikt iespēju. Varbūt vienkārši nu jā, nomainīt. kaut kas jāpamaina. Jā, mēs mainām vārdus, mainās vibrācija. Nu jā, un man patikās tās ģimenes, kad iesaistīt, tas bija labi. Jā, tas ir ļoti vērtīgi, jo vienmēr jāsaprot, tikko mēs kaut ko piedāvājam, cilvēkiem no kaut kur jāizņem no ģimenes budžeta līdzekļu papildus. Jā. Ja mēs piedāvājam iespēju un sakam, davai kopā izdarīsim, taču ir pazīstami, un tādā veidā arī atradīsim iespēju tev iegādāties produktu. Ja? Un tev uzreiz ir 4-5 cilvēki, kuri savādāk nebūtu, ja nebūtu tā piedāvājusi. Vēl es arī pasāku tā, uzdāvināt šos te plāksterīšus, bet arī tad reiz vēl neviens neko nesaka. Te jāsaprot, ka nav nekāda efekta šobrīd. Tur ir tā lieta, jo ar dāvinājumu ir tā, kā ir, jo cilvēks, redz, viņš nav enerģijas apmaiņa, un viņš noniecina to. Tur tā lieta. Grūti pateikt, jā. Jo es to bieži esmu redzējis. Un pēc tam atnāc pie viņiem tas plāksters jau putekļiem, kaut kur stāv, ja. Kur tu noliki, tur viņš arī stāv, ja. Ja tu pateiktu pacel blūzi, es tev pielīmēšu, ja. Tā ir cita lieta, ja. Saproti, tas ir pilnīgi savādāk. Tā iedot, kāda jēga tā iedot. Kaut vai uz pieras izlīmēt. Uz trešo acā izlīmēt. Jā. Teikt, ka vairāk jālieto, lai būtu kaut kas, kāds efekts. Laiks vajadzīgs visam. Tā apmēram šobrīd. Jā, paldies. Jā, paldies jums. Vērtīgi bija. Kurš vēl? Sveiki! Laikam arī kaut ko pastāstīšu. Redz, ar to dāvināšanu bija tā, ka Inese man uzdāvināja tos plāksterus, un viņi man stāvēja reāli kādus 2 mēnešus, kamēr man vienkārši pateica, kad viņi palīdz arī pret sāpēm. Un tad tajā pirmajā reizē, kad es viņu uzlīmēju, tad šeit krūtīs man tāds klepus bija un šausmīgi sāpēja. Un reāli es pēc 3 stundām man tās sāpes pārgāja. Es domāju, tas ir kaut kas foršais. Un tā es sāku, es Inesei zvanu, es saku, klausies, man vajag. Un tad pirmo paciņu nopirku, un pēc tam ar janvāri es
piereģistrējos. Reāli no janvāra es tādu regulāri lietoju, X39 katru dienu lietoju, pievienojos klāt Alavida pirms pusotra mēneša un kļūdas pēc pasūtīju SP6. Tas ir tā kā vielmaiņai. Reāli es to arī lietoju, es vienkārši man netik daudz vajag nomest svaru. Man pietiekoši ir normāls svars, vai ne? Bet viņš ar tādu pusotra mēneša laikā man ir aizgājuši 4 kilogrami nost. Mēs kā arī smējāmies. Pazudis ir tas tuklums. Vai ne? Tu tāds esi palicis tāds stingrs, nu tas ķermenis vienkārši ir stingrs. Man ļoti patīk, es, protams, turpināšu viņu lietot un vēl citus jāpamēģina, ir nākošo reizi noteikti to glutazamīnu jāpasūta, nu, to kitu varbūt vienkārši pamēģināt. Jo... Kas būtu, ja tev nesāpētu? Laikam tagad putekļi krātos vēl gadiem ilgi, jā? Jā, noteikti, tā paciņa noteikti stāvētu kādu laiku, ja man nebūtu tās akūtās sāpes bijušas, patiešām. Un attiecībā uz, nu kā, ja tev ir tie plāksteri tu mājās, vai ne, tad jau tu visiem pēc kārtas līmē, gan vīram, gan sunim, gan kaķim, gan, nu, visiem, vai ne, ja kaut kāda problēmiņa. Nu, un manējais vīrietis, viņš saka, nē, es vienkārši redzu, kad viņš, piemēram, aizējot stolti, viņš ilgi nenāk atpakaļ. Nu, ko tur viņš darās, nezinu. Nu, un es viņam saku, varbūt tu pamēģini, nu tā, prostata, tas pēc 5 līdz 60 gadiem, nu, ir problēmas vīriešiem, vai ne? Un es saku, vai pamēģini, es klausījos vienā šajā lekcijā, vai ne, kad palīdz. Un viņš tagad lieto, nu, arī noteikti kādu mēnesi, viņš tādu jau stabilu katru dienu lieto, bet viņš pirmos X39 līmēja uz vēdera zem, nu, kā teikt, lejas daļā, abās pusēs. Un viņš tādu stolti iet un saka, klausies, es kā jauns puisis, man tāds spiediens. tāpēc reāli viņi strādā. Un varbūt vēl mazāk pa naktīm iet uz toleti. Jā, tieši tā. Jā. Ja viņš kādas 4-5 reizes cēlās, citreiz vai ne, un aiziet tur kaut ko tur papilina, tad tagad viņš, nu, 2, ja iet, tad tas ir daudz jau. Citreiz viņš pamostās un saka, es šodien visu nakti nogulēju. Tas reāli strādā, reāli. Un par klientu iesaistīšanu ir tā, ka, es nezinu, varbūt atdurās pret tādu tā kā neticību, nākošais ir pret, nu, tā kā augsta cena, bet es nekad neuzspiežu. Reāli, nu, katrs cilvēks līdz tam nonāk pats. Viņam informācija ir, ka pie manis var, piemēram, ja, viņš var dabūt informāciju, kā darīt, ko darīt, bet kad viņš stāsies iekšā, tā ir viņa problēma. Tātad viņam nav tik liela problēma, lai viņš gribētu kaut ko mainīt savā dzīvē. Nu, vēl viena lieta, varbūt viņam nav paveicies kā tev. Viņam nekur nesāp pagaidām. Un es neesmu uzdāvinājis. Jā. Nē, nu dāvinā, nu jā, tas arī tā ir. Nē, ar dāvināšanu bija. Man kolēģe, viņai es iedevu 3 plāksterīšus. Viņai sāpēja sēžas nervs, acīm redzot, bet viņai ilgstoši sāpēja. Es laikam iedevu 3 viņai tos plāksterīšus. Viņa tā baigi, man viņa nepalīdzēja. Nu, saproti, ja jau es iedodu tev, tad, nu, es stāstu, ka viņa palīdz, nu, pacenties, nu, varbūt to, nu, iepakojumu tad iegādājies, vai ne? Tā sanāk tā, ka, vot, palietoju tos 3, nekas nepalīdzēja, nu, ir čau, nu, nē. Bet, ja viņai ir akūts vai hronisks, un tās jau ir ļoti nepatīkams sāpes, maz ticams, ka 3 uzreiz kā roku noņems. Tieši tā, nenoņems uzreiz, nu, kā šitienu, vai ne? Un nākošais, ja pie kaut kādām, nu, kā teikt, ilgstošas problēmas, kas jau ir gadiem, arī nevar cilvēks gaidīt, kad viņš uzlīmēs, piemēram, tur mēnesi, un viņam viss pāries. Tātad es parasti saku, tev tā slimība, nu, vai ne, tev tā kaita ir gadiem nākusi pie tevis, un tu gribi, lai viņa aiziet tagad pa 1 mēnesi, nu, tā arī neiet.
tiek, vai ne? Protams, jo nav jau zināms, cik ilgi viņš ir lolojis to kaiti, apkalpojis viņu. Jo es, piemēram, kad pirmos 2 mēnešus lietojis, it kā neko nejūtu vispār. Jo es pat arī nezināju, ko man gaidīt no tā. Jā. Ja? Bet pēc 3. mēnesī es tā sajūtu, kad es biju šokā, jo es domāju, ka man nāksies visu dzīvi līdz nāvei ar tām nepatīkajām, kā saka, sekām dzīvot. Roka tirpst, kakls tirpst, galva tirpst. Domāju, ka tas ir normāli, jo 2 gadus nodzīvoju ar to. Nu, man ieteica, protams, ka stentu ielikt kaklā, ja, kakla pusē, bet, nevisai gribējās rēt un stentu. Varbūt rēt arī nebūtu, pat tai caur roku ielikt to stentu, bet vienalga nav patīkami. Izrādās, ka viņi ietaupīja 1 stentu kakla. Ja. Kādam citam ieliks, kuram nav X39. Ja, bet reāli plāksteri strādājas, citreiz tā domāju, kā pasniegt citiem, lai viņi justos tikpat labi, cik es tagad jūtos. Tieši tādā pašā intonācijā, tādu pašu smaidu, tieši tāpat skatoties acīs, to arī dari. Nē, tā es arī daru, protams, tā kā es skatos uz sievietēm vai ne darbā, piemēram, es visām viņām ieteiktu salīmētos vai ne plāksters, lai viņas arī tāpat justos. Enerģija ir, svars iet nogājis nost. Es saku, ka man it kā to svaru nemaz nevajadzēja tik traki tur mest nost. Vienkārši, tu redzi un domā, bet viņas iet garām, noskatās uz manīm vai ne, bet neviena vārda nesaka. Domā, labi, sanesus darbā bukletiņus, saliku uz galda, skatos, kad ir skatījušies un paņēmuši uz mājām tos bukletiņus, vairs nav tik daudz, cik viņu bija. Redzēsim, varbūt būs, pēc kāda laika varbūt būs kaut kāda reakcija arī no maniem darbu kolēģiem. Galvenais ir runāt viens ar vienu, jo bieži vien, ja tikko tu runā ar vairākiem cilvēkiem, tu jau nezini, ko viņš aizstāv, ja? Kāda tajā mirklī viņiem ir tā, doma vai ne par to. Nekas tur nepalīdz. Tā nevar, jā, kopā nevar. Paldies par uzmanību. Tu vēl pārsla pastāsti, kā tev fotogrāfijās bija arī tev pēc operācijām, taču arī. Jā, es tā sanāk, tad atkāpšos. Pirms 2 gadiem es pirmo reizi braucām uz Turciju, kā teikt, ar vīra kungu likām implantus. Pirmo man lika lejā, līdz ar to man šeit viss šausmīgi bija ar zilums, ļoti lieli zilumi, jo man ir smalks žokļa kauls, līdz ar to, tā operācija bija kā bija. Kad 2. reizē tādu braucām mēs uz janvārī, decembra beigās, uz jauno gadu uz Turciju, man lika implantus augšā, bet tad jau man bija no Ineses pasūtītos plāksterus. Un es praktiski, pretsāpju zāles es dzēru, vai neko viņu man uzrakstīja, antibiotikas dzēru, bet es naktī līmēju plāksteri šajā vietā. Reāli, ja es paskatos, man ir tikai uztūkums. Seja jau tā pati, asinsvadi ir tie paši. Ja man būtu, es biju sagatavojusies, ka man būs zila seja, zilas acis, viss kaut kas, bet man nebija zilumu. Man bija pietūkums. Ja paskatās pēc tām bildēm, ir pietūkums, bet nav šeit zils kakls bija. Ja jums interesē, es varu ielikt bildītes, lai patiešām čatiņā paskatīties. Drausmīgi. Un janvārī janvāra sākumā man tikai bija šeit pietūkums. Ja plāksteri strādā arī tā, lai dziedētu, un Inese, mums pēdējo reizi, kas notika? Mēs uztaisam laiviņu, pa galdu, mēs visus 3 iegājām laivā, es, Inese un Anete pie manis mājās, un tagad sākas laivs, un pa galdu man grib gar ekrānu noiet kaķis, un es to kaķi kā cēlu, vēl tur var redzēt ļoti skaistajā laiviņā, un tas kaķis man kaut kā ar to ķepu,
viņš kaut kā griezās un čikt man degunā šeit ar nadziņu, un viss man sāk asins tecēt, un meitenes laivā sēž, es vienkārši nevaru apturēt. Un tā tas laivs, kā teikt, meitenes tur runājās un bija. Es nepiedalījos, man dēls saka, paldies Dievam, ka tu neielīdi tajā laivā, jo ja redzētu asini, vai nevar nobanot, ja tu alkoholu lieto vai smēķē, var nobanot Facebooks, vai ne? Viņi saka, labi, ka tu neiegāji ar tu savu asini visu. Un pēc tam, kad viņas beidz runāt, es uzlīmēju X39. Reāli, kādās 5 minūtēs man asins pārgāja tecēt. Tā visu laiku tas asins tecēja man no deguna. Tātad viņš arī aptura tādu, vai ne, tādu, tādas lietas. Jau es te par daudz piestāstīju. Jā, paldies jums. Jā, paldies, ļoti vērtīgi, paldies. Kas vēl gatavs ir? Pārkārdot mūsu, kas mūs ir pa nelaimi, ka mēs necenšamies cilvēks piesaistīt, tai klausās prezentāciju. Es esmu absolūti visas noklausījies un ap 200 vairāk cilvēkiem vidējs atsauksmēs. Un tad, kad to visu tu dzirdi, tad vairāk jautājumu nav. Paldies. Jā, paldies. Tā ir. Kas vēl gatavs ir, lūdzu? Varbūt Pārsla kaut ko pastāstīs, viņai tik skaistas magones fonā ir. Es tikko stāstīju. Tā bija, jūs bijat Pārsla. Citā krāsā mati vienkārši tur. Skaidrs. Imidžu mainījusi. Jā. Tās magones fascinē ļoti. Forši, jā, ļoti jauki. Es gribēju pateikt par to, ka mums būs šīs sanāksmes katru ceturtdienu aprīlī 7. Ja? Esiet gatavi, jūs varat, ja gribat ar kādu uzaicināt, varbūt, lai viņš no malas noklausās. Jo mums nekas šeit nav tāds, ko mums būtu, jāslēp no citiem, ja? Ļoti labi, jā, jo man vienai meitenei, laikam, varbūt viņa strādā, bet būs ieraksts arī, ja? Jā. Jo viņai ļoti daudz rezultātu, ļoti daudz, viņa tikai 2 nedēļas lieto, viņa speciāli kladi raksta. Nelikšu YouTube, es viņu uztaisīšu mazāku telefonu formātā un ielikšu WhatsAppā. Jā, ļoti labi. Zāne, es tev gribēju pajautāt, man viens klients te tagad arī vienkārši viņš redzēja manus tos mazos rullīšus, un viņai ļoti smaga reakcija ir no plāksteriem. Protams, ar viņu parunāju, bet viņa nobijās un viņa vairs nelieto. Es viņai parunāju, lai viņa vienkārši tad samazina tās devas, jo viņa teica, viņai tik slikti. Kāda reakcija konkrēti? Viņa teica, viņai slikti, viņai galvais, es viņai saku, bet... Kas ir slikti? Kas ir? Laikam, nezinu, galva reibst un kā viņa nobijās, nometa visu nost. Nē, tur kaut kas, tad labāk, lai viņa manīm sazvanamies, mēģina pierunāt viņu. Ja viņa grib, ja nē, tad viņa vienkārši viņai slikti un viņa negrib. Tas saka, līdz cits variants. Viņa nobijusies bailes, un viņa tik daudz zāles lieto un vēl, un es saku, redz, te varētu būt viens moments, ja viņa ļoti daudz lieto dažādas medikaments, kas ir aknu toksiski, un viņai ļoti daudz toksīni ir, un te tagad pēkšņi uzrodās tās cilmas šūnas, sāk atjaunot tās aknas un nieres, un sāk viss izvadīties ārā, un ūdeni nedzer, un tad var kaut kas būt, jo tiem netīrumiem jātiek ir ārā. Vienkārši viņa varētu šāds jautājums būt. Jā, es viņai to arī pateicu, bet ko es gribēju vēl piebilst, tad, kad cilvēki pērk, tas ir, es tā tiku galā ar to, bet nepieļaut vēl tādu kļūdu. Redziet, kompānija mums dot tam cilvēkam garantiju, ja cilvēks pats reģistrējās un pērk. Bet ja mēs tagad, viņš negrib, ziniet, es tā esmu pieradusi, es jums pārskaitīšu naudiņu, jūs nopērkat, un kurš tad pēc tam tādā gadījumā nes atbildību, Tāpēc maz vai, man tāds gadījums bija, es visu tas bet ir cilvēki, kuri pēc tam gatavi bez maz atpirkt atpakaļ, to produktu,
Nu, lūk, te tas jautājums, bet ja viņš būtu pats reģistrējies, tas tā kā noņem no mums to atbildību. Nu, tā arī ir, jo tā Jo ir. mēs jau, jā, jo to pārdošanu tā ir, kā ir, tāpēc mums Nu, uz to jāskatās. redzi, vēl viena lieta ir. Tas jau ir tavs papildus bezmaksas pakalpojums, ja? Viņš, tu neko nesaņem par to pakalpojumu, bet atbildība ir 100%, saproti? Jā, Un tu pati, jo tu nekur kompānijā neredzēsi, ka kāds iesaka šādā veidā tev apkalpot savus klientus. Tā saku, kā- un tāpēc vajag Tā, ievērot to. neizdomā neko no jauna. Viss mums ir dots, kas mums jādara. Un neko nevajag izdomāt pašai. Ja? Nu, jā, Jā, un tā- mums vienkārši jāmāca cilvēki, kā pareizi uzvesties. Tāpat kā mēs savus bērnus esam mācījuši kaut ko darīt, pareizas lietas. Nu, tāpat kā skolā viņi mācās kaut ko, nu, mūsu uzdevums ir mazliet kaut ko citu viņiem iemācīt. Un tagad ar to naudas pārskaitīšanu turpu šurpu nemaz jau nav tik vienkārši, jo tomēr nu, katram ir pašam pa savu maciņu jāatbild un pašam jāskaita un pašam jāiepērkās. Jo tad, ja viņš tev pārskaita, nu, tad tagad it kā tas ir tavs ienākums, nu, un kam tu pierādīsi, ja, kad tev pārskaitīti 100 eiro par to, ka tu kaut ko gribi un tev pēc tam 32 eiro jāatskaita valstī atpakaļ. Lai gan, principā, tu neko neesi īpaši ne pārdevis, ne arī iegūs no tā. Tā kā vienkārši jāmācās ir nu, dzīvot šajā pasaulē, kurā mēs esam, un visiem ir vienāds pienākumi, vienādas tiesības, un kā mēs viņus izmantojam. Un tad arī ir katram pašam jāiemācās arī ir iepirkties. Ja jāpērk kleita vai kaut kas cits, tad nopirks internetā un Amazonē un nezinu kur. Nu, un tad, kad jāpērk kaut kas priekš sevim, tad ir rokas un kājas gaisā, un tad vairs neko nevar, tad Ines palīdzēs. Ja? Nu, tā jau nav. Tā mēs vismaz zināsim, kas palīdz, ja kas. Jā, nu jā. Tad jau var tev pieteikties. Jā. Labi, nu ko, paldies. Patērzējuši esam. Nu, varbūt Anete kaut ko grib teikt. Jā. Parādījās kā zvaigzne pie debesīm manā kompītī. Labdien, jā, es esmu Anete. Es esmu jauns pārstāvis šajā kompānijā. Tā, nu, man laikam interesē, kāds mans ceļš ir, jā, uz šo kompāniju. Mani ieveda šajā kompānijā Inese. Ar viņu sazinājos jau gadu atpakaļ, bet, nu, protams, laikam, kā jau daudziem citiem, divus kutas plaksterus dos, ja, ko man te Ines grib iesmērēt tagad. Bet, nu, ir tā, ka man pirms tam bija audzējs, kurš tika izoperēts, un pēc tam es domāju, nu, viss mocības ir galā, viss atkal ir forši, bet tad man atkal otra problēma sākās artrīts. Artrīts sākās ar celi, pēc tam gūža, un tad arī mugurkauls. Un 50 gadu vecumā es atrados jau uz gultas. Jo es nevarēju nepastaigāt, es varu, nu kā reāli, es varēju nokāpt pa trepēm lēnu garu, ja, bet aiziet līdz mašīnai. Ja man vajadzēja uz veikalu, tad es varēju pa veikalu paiet tikai uzkārusies uz ratiņiem, jo es nevarēju muguru noturēt. Sāpes tādas, kad raudāt gribējās, un no pārpules pilnīgi kratījos, ja, un tad finālā bija tā, ka es jau kaut kādus 2 mēnešus gulēju uz gultas praktiski un domāju, nu viss beidzies ir. Un tad kaut kā sanāca, kad es atkal Facebookā ieraudzīju Inesi un tad es viņai devu ziņu, es saku, nu, sliktāk jau nebūs, ja nebūs labāk, tad nu sliktāk jau, nu kur nu vēl sliktāk. Nu, tā es pamēģināju, un 3. dienā man parādījās enerģija, es jau varēju, jau smaidīju, jau kaut kāds dzīves prieks parādījās, nu tagad ir stabils 4 nedēļas, kā es viņu lietoju. Šodien es pirmo reizi bez dēla palīdzības uztaisīju mājā ģenerālo tīrīšanu, tāpēc, ka, tāpēc, ka, nu, pat man ir 3 stāvu māja, un iztīrīt pat repēm 3 stāvu mājā ir diezgan problemātiski, vai ne?
Nu, un parasti tad to darbu darīja dēls. Es viņam ar pirkstu bakstīju, kur vajag kaut ko izdarīt, vajag noņemt stangām tur kaut ko, es viņu bakstīju. Un tad šodien es izdarīju visu pat, nu, vēl logi palika. Jā, tā kā tā. Nu, Ines mēs esam Ines satikušās, jā, viņa zina, kā es eju, jā, bet, nu, tas ir viņa jau to labo variantu redzēja, viņa neredzēja, kā es gāju vēl pirms tam. Tā kā tā. Stāstot par Facebooku, kur es lieku iekšā dažādākus postus un stāstu, jā, pa produktu. Tāda atsauksmes, protams, ka ir dažādākas. Citi manā dzīvoklī nāk ar dubļainiem zābakiem, jā, bet es viņus esmu iemācījusies kaut kā, kad es pateicu to, kad es visus tos skaistos replikas, jā, kas tiek liktas, ka es likšu uz citu apskatē, jā, un tad ir tā, ka tie posti, kur es ielieku to viņu daļu darbus, jā, tad ir pat 36,000 skatītāji bijuši, un tad viņi ātri mani nobloķē. Un es skatos, ka viņu ar vien mazāk un mazāk paliek, tāpēc, ka neviens negrib būt zvaigzne sliktā nozīmē. Nu tā, tas ir mans stāsts. Nu, ļoti labi. 4 nedēļu laikā tāds rezultāts. Jā, bet ne tikai man ir 3. Anet. Aizdomīgi. Nu, ziniet, tas cilvēks, kurš visu laiku teiks, runās negatīvi, jā, kuram vienmēr ir slikti, tam vienalga, tad arī slikts rezultāts būs. Jā. Tas ir ļoti atkarīgs arī no mūsu domāšanas. Tā ir. Tā es tā domāju, jā. Un galā man ir arī dēli, kas mani atbalsta. Nu, lieliski. Lieliski. Nu, ko sēst, to pļaus, tā ir. Tāds ir. No ģimenes ir ļoti liels, kā teikt, ja ir no ģimenes atbalsts, tad ir ļoti, ļoti patīkami darboties un ņemties, jo cik man ir sievietes bijušas, kas saka, oi, es varētu iegādāties, bet baigi dārgi, un vīrs man tā kā nepiekrīt. Es domāju, ak, Dievs, manējais gan tā nedara. Tad uzprastām sievietēm vīrs grib nomainīt viņas. Vai ne? Ka nedod viņām atbalstu. Tā ir ļoti liela problēma, ja otrs cilvēks, blakus cilvēks neatbalsta, vai ne? Tad jā. Nu, tā ir, jā. Nu, diemžēl tā ir lielāko daļu. Tas ir vai nu latviešiem tas ir tāds kaut kāds. Es domāju, ka tas ir gēns. Jebkurai no tūkstošiem tautību. Nu, nē, krievu tautības un visi pārējie, viņi savējos atbalsta tieši pretēji. Nu, nevar pateikt. Es esmu nodzīvojis Ukrainā 18 gadus, un es domāju, ka viņi nesliktāk, kā mēs sliktajā esam. Mums te ir gan Ukraiņi, gan Moldāvi, gan visādāki. Par Angļi tādi, kas... Mēs esam kūtri šī ziņā. Mums nav šīs enerģijas, mums nav šī vēlme padalīties. Ja mēs kaut ko zinām, tad mēs nevienam nestāstam, lai tikai mums būtu. Skaudīgi. Jā, arī tā esam, protams. Skaudība ir universāla slimība. Neko nepadarīs. Vai, ja stāstam, tad var gaidīt apriešanu no citiem. Ak, Dievs, cik ir skaudīgi tie cilvēki. Ja kaut ko vajag avansā viņiem piedot uz priekšu. Jā. Piedod un paņem naudu. Un viss. Bet īstenībā cilvēki ļoti jūt, kuram var paprasīt un kuram nevar. Jo man arī tagad tur viena sieviete uzrakstīja to, ka, tu nopērci un es pēc tam no tevis nopirkšu. Es uzreiz kategoriski pateicu, es saku, no rokas rokā tirgots netiek, dodu linku un lūdzu paši. Anet, vajag tādam cilvēkam uzreiz pārzvanīt čatā, lai parunātu balsī. Saproti, jo, ja tikko mēs rakstam, mēs zaudējam cilvēku būtībā, jo burti uzrakstītie, viņi nenes enerģiju. Bet viņš nerunās, tāpēc, ka viņš ir anonīms. Tāda anonīma. Anonīma arī māk runāt, iekas.
Nu, bet ja viņš ir uzlicis sevi anonīmi, tad Nē, viņam jau ir nekas. mērķis, jo es viņam Nu. uzrakstīju to, kad lūk mans telefons, sazināsimies WhatsAppā. Jā. Viss, vairāk neko nevajag. Nu jā, varbūt viņš ir ļoti ievērojams cilvēks, kuram ir grūti būt atklātam. Vai partizāns, nu grūti pateikt. Pagrīdnieks jaunās strāvas. Tā ir. Labi, nu ko, paldies jums visiem par šodienas tikšanos un tiekamies tieši pēc nedēļas, ja? Jā, labi. Jā, visu labu. Visu labu. Paldies. Tā. Labu. Paldies, tā.